Dāmas un kungi, Alūksnes novads, Annas pagasts, Pūces. Šitā ir vieta, kur mēs atrodamies. Jā. Austrum Latvijas zemienē blakām ir Alūksnes augstiene. Te mēs atrodamies. Un šeit ir tev partneri, ja? Jā, tās ir vietas, kur mēs uzsākām savu pirmo zivju realizāciju un kur mēs piegādājam zivis. Tad reku Valmiera, reku Sigulda, Vangaži, Rīga, Jūrmala. Cēsīs arī uz doto brīdi esam tikuši. Apstākļu sakritības pēc ir sanācis tā, kad esmu sācis audzēt zivis, pats par to varbūt bērnībā nemaz nesapņodams. Makšķerēt patika, bet tas nebija noteikti mērķis, ko es gribētu darīt. Bet tā ir sanācis, kad šobrīd man tas patīk, un pat vairāk var teikt, ka man tas darbs liekas perspektīvs, un nekad nav garlaicīgi. Cik tev ir dīķi? Kopā ir 75 dīķi. 75 dīķi. Un ja tu tā skaties kvalitāti, tas dīķis ir izdevīgāks, iedzīgāks nekā ceks? Te ir jāņem abi divi kopā, jo mazuli ir ātrāk izaudzēt cehā, savukārt, ja daba atļauj, tad ārā to var izdarīt vēl ātrāk. Savukārt mazuļu dabā tik ātri es neuzaudzēšu kā iekšā. 75 dīķi. Diezgan daudz. Tu viņi tak īsti jāizraut, Johani? Grūti gājā. Dīķiem gāja grūti. Sākām ar vienu maziņu dīķīti, savus 10 gadus apakaļ, kad 2009. gadā mēs sākām arī vērienīgāku projektu, būvēt cehus, kuros var audzēt arī zivis iekšā. Un tā arī sākās mūsu paplašināšanās darbība un sākām audzēt savu apjomu. Mēs audzējam un paši inkubējam varavīksnes foreles. Šogad esam noinkubējuši jau 300 000. Un nākošā gadā skatāmies tos apjomus arī audzēt turpmāk uz augšu. Tā celtne ir bijusi Krievu laikos lopa ferma. Padomju Savienības sabrukšanas laikā arī tika pamesta. Un tas bija ļoti labs, teiksim, sākums, ar kuru mēs nolēmām sākt idejas realizāciju. Sākot bija diezgan maz priekšstata par to, kā tam visam pareizi jāizskatās un kāds ir tas ideālais modelis. Jā, bet laika gaitā ejot, ir iegūta pieredze un arī pateicoties Latvijas zivju nozarē strādājošiem un entuziastiem ar viņu palīdzību esam nonākuši jau līdz reālajiem projektiem, līdz reālai audzētavai, kurā tiek audzētas zivis. Cik tev ir baseini iekšā? Iekšā ir 10 baseini, ar tilpumu 25 kubikmetri katrs. Viens ceks, kuru mēs netraucējam, tas ir paši mazulīši. Mazulīši, jā. Un šitais jau ir 2. gads, jā? Jā, šitais ir lielo zivju ceks, kurā auga zivis līdz 1,2 kg atkarībā no vajadzības. Un ūdens temperatūra? Ūdens temperatūra ir svārstās no 10 grādiem līdz 14. Atkarībā no sezonālā rakstura. 2009. gadā bija iespēja saņemt Eiropas struktūra fondu palīdzību ar lauka atbalsta dienestu, un mēs to izmantojām, un ar viņu palīdzību mēs esam realizējuši 2 projektus, kuri pašlaik strādā un kuros tiek audzētas zivis. Mums ir uz doto brīdi produkti aizsarga atmosfērā, viņi ir 4, pašlaik tirzniecībā ir 2. Kuri tie ir? Tirzniecībā ir varavīksnes forele bez marinādes un varavīksnes foreles filē bez marinādes. Noteikti vajag izvirzīt sev mērķus un uz viņiem iet, un nestoties uz visiem šķēršļiem ceļā, viņiem ir jāpārkāp pāri, un tad arī būs rezultāts redzams pats par sevi.